Nu ko? Mums ir šodien asistents. Mēs šodien esam Daugavā. 2 krūmu zēni, kuriem patīk ķert sapals un vēl visādas krūmu zivis. Šodien esam atbraukuši uz Daugavu pie lielā mūsu eksperta Žeņas, pie Kvanta. Jā, tā kā un šodien mēs ķersim zandartus, bet mērķis zivs ir asaras. Principā mēs ķersim visu, kas noķersies. Un reko es izvilku pirmo zandartu savā mūžā, nē, bet 3 gadu laikā varētu būt pirmais. Un varbūt, ka pat tas ir izmērā, es jau nezinu, cik ir mērs 45,3. Ok. Varam ātri nomērīt. Varam ātri nomērīt. Bet nav izmērs. Man arī nevajag, galvenais, lai ir rekords iespējams šis ir mans. 41. 41-nieks. Pasties. Nu, tā kā sapals, tikai zandarts. Mēs turpinam un tad šodien papļāpāsim par to, kas ir mainījies Rīgas akvatorijā, un Žeņa vairāk par to pastāstīs. Un mēs mēģināsim šodien saķert daudz, ne tik mazus zandarts, bet arī lielākus. Cerēsim asaru īstenībā noķert, bet turpinam. Tā. Tas pats, ne? Opā, redzējāt tev? Pastāst, kas te notiek? Kamēr es runāju, vai tas varētu būt viens un tas pats zandarts? Iespējams. Ojojoj! Asistenti, lūdzu, palīdziet man izvadīt. Te metrs. Bez 20. Jā, šādi vēl nav bijis. Šis ir mērs stabili. Virs 20 centimetriem. Cik tur ir virsū aukliņi? 0,10? Nenāk augšā, varbūt breksis. Džasā! Tāds pats, tikai lielāks. Redzējāt? 4 metieni, 2 zivis. Par šādām copēm mēs esam tikai dzirdējis, kad baigi esot rast dača vai kā viņi saka tur. Tie rīdzinieki. Un pastāties, ka ieēdis. Nav mānekļa vairs jau. Jums ir knaiblīts? Jā. Lūdzu, iedosiet. Jo es šodien atbraucu uz copu, tikai ir ūdens pudeli vienu. Kā saucās? Jā, es nevaru izrunāt. Pamērīsiet, jaunais cilvēks. Cik ir? 43,5. 43,5. Mēs ejam uz mēru lēnām. Pastiedies, kāda smuka zivs. Burvīgi. Es vienkārši pa zandartiem. Es neesmu nekad bijis baigi sajūsmā, bet copa ir interesanti, jā. Ja 4 metienos tev ir 2 zivis, tad un tie sitieni ir diezgan samērā agresīvi. Žeņa šodien vēl to nav izjutis. Bet es domāju, ka viņš izjutīs. Kā padot sačaku, vai ne? Mēs turpinam, aiziet. Ui! Bija labs. Turi. Jā! Tur ir galā? Ir. Bet maziņš. Nav liels, bet... Es jums asistēšu, jā? Beidzot, jā. Beidzot. Mārs! Nē. Rauda! Jā, šitiem rīdziniekiem jau nekas uz tā fīderi neķerās, tikai pasteigt, kas ir notikās. Jā, būt, kad viļņi ir jāmet uzreiz, tās zivs nāk. Momentāni jāmet. Uzreiz. Kāpēc jūs man tik tuvu nostājāties? Es zinu, ka atrodu vietiņu, kur makšķerēt, un jūs uzreiz klātas. Arī nekas liels, bet patīkami. Patīkami viņam. Šito jau ar plikām rokām var Nevajag. Nevajag, parāda, kā rīdzinieki ņem aiz auklis. Šitā zandarts jāpaņem aiz vēdera, tad viņš neraustās. Nevajag spiest. Līdzīgi cilvēkiem ir. Ka viņus paņem aiz vēdera, viņi neraustās vairs. Tā, ierīši čals ir labi. Ko tas nozīmē? Ka viņi ir aktīvi. Mazie jau bieži vien ir aktīvi. Tā kā pasauc vecomām. Paldies. Cik? 2-1, jā? Jā, 2-1. Mums izrādās sacensība. Kā parasti. Aha! Tur
redzējies, zaķēni? Bez soļa. Asistents man vairs nepalīdz. Nē, man Protams. sāc nepatikt. Es nevaru, tā man ir 0,15 monofils. Jā, kolēģis pasmējās. Tā jau ir, jā. Nekas. Nu tā, operators izdomāja paniekoties ar makšķeri. Sacensību izmērs. Olā, pasties. 2-3 ir, ja? Un kamēr mēs te muļājāmies, tikmēr operators izvilka aseri, mūsu mērķa dzīvi. 23. Paskaties. Ir precīzi. 23. Nice. Es domāju, ka ir asars beidzot. Jā, pastieties. 20 nav centimetri, bet cik žaņirš ten? 15. 15-nieks, smuks 15-nieks, jūrinieks gan jau. Un, nu, paņēmu uz tās brūnās gumijas, lai kas tas arī nebūtu. Es vēl makšķerēšu, ja jūs skatāties. Jā! Butterflies! Žeņ! Redzēji? Ar svešiem rīkiem, kā jāmakšķerē. Jā. Es nākošais droši vien atkal neko neņemšu līdzi. Pareizi. Katram savu stratēģiju. Ai, ko es te čakarējos? Nu, nav jau nekādi baigie monstri, bet man kā mušotājam, kāda ir tā pieredze zandartiem, tāda ir. Nu, tik daudz zandarts es nekad mūžā neesmu noķēris. Jā, spura kā alatai tik asa. Nu, kā jūs tur... Pēc tam es parādīšu, kā jābildē mazs zandarts. Ja es vēl noķeršu kādu, tad būs neliels komentārs par to zivju bildēšanu, kā pareizi nobildēt. Un to es vēlāk izstāstīšu, jā? Ašukiņš, mozojs, zoķēns. Redzējāt? Es ar asaru nemāku tās lielās bildes uztaisīt, bet es varētu nodemonstrēt, kā pareizi jābildējās. Galvenais paņem to īkšķi ieliek. Es nezinu, kāpēc liek to īkšķi iekšā, jo tas jau mums nav kāds megabass. Un tad maksimāli tā doma ir vienkārši, ja jūs stāvļiem, nu, maza zivs ir, ja jūs esat pret ķermeni, un pielikt pie kvantu, gan ir kā kvantu uzrakst. Jūs vienkārši noķert zivi, jūs gribat rītīgi lielu uztaisīt, izstiepjat tā, lai rokas neredz, un uzreiz čēmnieks ir, vai ne? Nu, urvīgi. Turpinam. Jūs turpinat bildēt lielās zivis. Tā. Tur to, ko žeņi tur ķer. Pastās. Un šo pat var turēt pie uzraksta kvantu un liksies, ka liels asars. Kā ir šādi jāņem, ja? Un kā tur bija jāuzstās asars, ir ņēmājs, tad viņiem ir pabužini, un tad tās spurs uziet gaisā. Pieliekam pie kvantiņa, viss līmenī. Nu, burvīgi. Cik mums rezultāts? Man ir 9. 9-5. Amatieris pret vēl vienu amatieri. Bija moments, uz krītoši paņēmu, nepaspēju pat nogrimt. Ai, smuks asars bija. Un kā iemet uzreiz bija galā, burtiski sekundi mazāk pagāja. Nepaspēju vēl māneklis nogrimt un bija uzreiz. Un tur viņi ir pie tās sienas kaut kur. Ceļš sāp jau no tās tupēšanas. Baigā problēma, ceļš sāp velkot zandartus. Zandarīts smuki, 40-nieks točna ir. Asistent, lūdzu. 42. Beidz ķert tos mazos, ķer lielos. Nu, mani mazo zandartu kāds. Es jau nemāku lielos ķert. Tā gumija strādā, neko es sliktu par to gumiju nevar teikt. Zin, iekšā viss brūnais brīnums.
Es tagad parādīšu to Zandārs kā bildē profiņu. Galvenais ritīgi, ja? Rokas, lai neredz, rokas, lai neredz. Un tagad tā viņas pierau, un ritīgi stiep priekšā, un šis jau ir 70-nieks. Reāli. Es domāju, ka pat lielāks varētu būt. Jā? Sanāk man? Nu, mācamies. Žēņas, cik rezultāts? 11? 11,5. 11,5, jā. Nu, viss kārtībā. Andis šodien do virsū. Žēņas salauz man kātu. Bija tāds gadījums. It kā izvilku Zandartu. Un Žēņa man salauz kātu, jo rezultāts, diemžēl, viņam ir negatīvs. Un, es nezinu, ko es tagad darīšu, jo man nav vairāk kātu. Es jau savus makšķerus nepuņēmu. Viens variants, jā, ziemene. Zem laivas džiks saucās, bet ideiski te visādi pribambasi stāv, vai ne, rekute tāda ir tāda viena vietiņa. Un es biju nolicis kādu šādi, viņš paslīdēja apakšā. Es cēlu viņu augšā un tad, tā kā krūmas opē ritīgi parā un krivkšķis bija. Nu nekas, mums ir vēl kāda. Iedos man to lēto. Cik viņš tur maksāja? 4 cipari, 5, jau neatceros. Tur naudu neviens neskaita šajā laivā. Labi, laižam tālāk. Es to paņemšu citu makšķeru un turpināsim. Attiecīgi mēs ar Žeņu Daugavu sākām inspicēt, vismaz kāds 15 gadus atpakaļ. Tad, kad mums bija vēl, Žeņam bija, protams, gumijas laiva, un tad mēs braucām tur stipri virs vanšu tilta augšā, virs akmens tilta augšā. Tur mēs ķērām, un tad tur bija gan līdeks, gan asari. Un principā tad kaut kādā brīdī es no šīs copas pagāju stipri nost, bet Žeņš šos te visus gadus ir turpinājis ķert. Un tu varbūt Žeņu var izstāstīt, kas tad tajos 15 gados tavā skatījumā mainījies šajā visā Daugavas akvatorijā? Jā, īstenībā daudz, kas osta mainās un pati Daugava mainās un cilvēki. Un, man liekas, ka iet viss uz labo pusi, ka nav tās gaļinieki, kas tikai ķer zivis un viss ved mājās. Ka mēs arī novērojam to, ka bieži vien cilvēki palaiž vaļā pirms tos pašus zemmērus un neņem tik daudz zivis. Ja tu māki makšķerēt, tu vienmēr vari noķert zivi. Un vai tu viņu vienmēr ir jāpaņem mājās, tas ir cits jautājums. Tā kā man pašam zivs nepārāk garšo, reti viņas ēda, tāpēc man patīk ļoti makšķerēt. Bet, kā daudz arī saka, ka zivs paliekot mazāk. Bet tas tā neviennozīmīgi. Man liekas, ka zivis ir katru gadu kaut kas mainās, ir reizēm vairāk, reizēm mazāk. Un kas būtu liels lūgums arī visiem makšķerniekiem, kas braukā ar laivām pa Daugavu vai ezeriem nakts tumšajā laikā, kad ir tumšs slēgt iekšā tās gaismas, jo pats vairāk kārt esi saskāries ar to, ka tu brauc mājās, pieņemsim, un brauc, pieņemsim, stāv tur kaut kāda laiva bez uguņiem, un tu viņu nemaz neredzi. Tā kā ir bijuši tādi pāris gadījumi diezgan riskanti, gandrīz līdz sadursmei, bet kaut kā ir paveicies izvairīties. Tāpēc liels lūgums arī visiem makšķerniekiem, slēdziet tās gaismas kaut kādu lukturīt. Kā arī noteikumos ir rakstīts, ka jābūt 360 grādiem apgaismojumam. Tas ir vismaz zaļā sarkanā uguns. Un pa Daugavu arī es ieteiktu visiem braukt diezgan prātīgi, jo tur bieži vien peld kaut kādi baļķi, visādas paletes. Kā ievērojam ātrumu un skatāmies uz priekšu. Labi, protams, kad ir laivā priekšā uguņi, gaismas, kas palīdz, kas orientēties. Ir kaut kādas vietas arī, protams, mīļākās vietas, kur es esmu makšķerējis vairākas gadus. Tur, pieņemsim, tiek ieviestas kaut kādas jaunas, nezinu, kā lai pareizi nosaukt, kuģu remonti. Tās vietas tiek, sabojātas, bet tas, protams, nav atkarīgs no mums. Un tā Daugava ir tāda, kāda viņa ir. Jāuzmanās ļoti arī no braucošiem kuģiem, kas brauc. Bet, viņi ir lieli kuģi, un viņiem būs priekšroka. Kamēr Žeņa runā, Andim jāvāk zivs ir. Ēkāls zandarīts, bet nav mērs, es domāju.
Tā doma droši vien jau, ko Žeņa grib pateikt par to, ka satiksme ir palielinājusies krietni. Laivas ir palikušas jaudīgas, ātras, un tas viss prasa ļoti lielu uzmanību visiem tiem, kuri pārvietojās pa Daugavu. Bet zīvis es nedēļšu, ka ir mazāk. Varbūt viņas ir mazākas, bet ne mazāk. Es nekad tik daudz zandarts savā mūžā neesmu izvilcis kā šodien. Un iespējams arī nekad vairs neizvilkšu, bet Žeņa to var turpināt. Jā. Rezultāts ir 15-6, Žeņam vēl ir ko teikt, tā kā laižam tālāk. Jā, šodien mēs tā kā vairāk gājām uz aseriem. Man kaut kā pēdējā laikā tā sanāk, kad es braucu uz zandartiem, tad es ķeru asers. Atkal bija copīte, bet tas mērķis, tagad gatavojamies sacensībām. Mērķis bija ķert asers. Šodien izteikti ķerās zandarti, kā jūs redzat. Vienkārši perfekta diena. Andim šodien padodās labāk. Šitas ir mērs. Izskatās. Varbūt arī nē. Varbūt arī nē. Tā. Vajag, kā saka, prātīgi ar prātu. Prātīgi ar prātu? Jā, mans asistents ilgi strādā. Lūdzu, jūsu zemērs. Tā kā es saku, darbojamies, makšķerējam, atrodam to brīvo laiku aizbraukt. Protams, tas brīvais laiks ir ļoti maz. Un makšķerējam zivis un, kā saka, baudam dabu. Un skatoties, kādas skaistas zivis dzīvo Daugavā. Nav lieli, bet patīkami ķert. Ir process, viss notiek. Tā kā ķeram un laižam arī vaļā. Redzējāt? Pilots aizbrauc un Andis sāk kapāt. Baigi jocīgi, ka vilnis atsitās pret krastu. Tad kaut kas tur notiek. Notiek šis. Smuks asars. Smuks asars notiek. Viņš šis ir jādabū. Yes! 20. ziltiņa šodien. Burvīgi. Smuki, vai ne? Ja jums ir vārdā, ja jums ir čoms vārdā Žeņa vai Jānis Pēters, brauciet ar viņu copēt. Nu, fantastiski. Man patīk. Aizējam 3. 10. es ceru. Ai! Oi, kas tas tāds? Čī! Ja šis ir asars, viņš ir labs asars. Viņējais. Jūrenieks. Šo es atļāvos necelt aiz auklas. Redzējāt? Ja. 21. ziltiņa. Paskatīsimies, cik viņš agresīvs. Ir agresīvs vai nav agresīvs? Ir agresīvs. Tur copē, viss notiek. 21. Ir. Aiziet. Forši. Es esmu priecīgs. Žeņa? Tu esi priecīgs? Nē. Žeņa nav priecīgs, jo viņš nav atkodas. Jāpriecājas, ka draugiem ķerās. Draugiem. Konkurenti. Šodien viņi konkurenti. Nu, labi. Man ceļi sāp no zivīm jau. Šis nav liels, bet varbūt ir liels sev. Normāls, standarts. Zemmērs standarts. Es gribēju pateikt vienu tādu lietu, ko es mušojot esmu sapratis. Ka ir dienas, kad tam zivī vajag ļoti agresīvu spēli. Un ir dienas, tā kā šī, ka tas māneklis, viņam, tā kā
Tai zivī patīk, viņš lēnām grīns dabīgi liekas. Nu, tā kā, es nemāku izsaistīt to feeling, bet Žeņa arī noķēra. Bet tā doma ir tāda, ka tas māneklis nevis agresīvi nāk lejā kā akmens, bet viņš lēnām tā kā planē, un viņu palaid vaļā, un tajā brīdī ir bāziens. Pirms tam man bija smagāks svariņš, bet tagad ir ok. Es laižu vaļā, Žeņa smēl iekšā. Nu, vienkārši viss. Uz maiņām. Uz maiņām, viss uz maiņām šodien. Sačeku? Jā. Jā, viss, finišs. Esam nedaudz iedeguši. Jā. Iesvīduši noteikti, jo šodien bija pirmā vasaras diena. Jā, un aktīva makšķerēšana. Un es esmu ļoti apmierināts. Paldies Žeņam par uzņemšanu, jo zivis ķērās tiešām apbrīnojami labi. Kāds sarūpēja mūsu lieliskie sponsori. Kā jūs teicu, šodien atbrauc tikai ar ūdens pudeli. Un paldies Žeņam vēlreiz tātad par to, ka viņš mūs izrunāja savu lielisko kuteri. Protams, Kvant Latvija. Un tas īsais rezumē 24-18. Jā, es zaudēju. Bet jā, šodien bija baigi daudz foršas zivs. Izmērs varbūt nebija tik liels, kā gribētos. Bet mēs ķērām ar asaru mānekļiem un ķērām zandarts. Mēs gribējām noķert asarus, bet noķērām zandarts. Kokusrieks peldu. Bet bija ideāla diena, foršs laiks, laba kompānija. Operators mums ļoti palīdzēja arī ķert zivis un likt mānekļus Andim. Jā, Tāpēc viņš izrāvās vadībā. Un es salauzu vienu kātu operatoram, tā kā paldies par salauzto kātu. Jā. Tā kā jā, turpinam makšķerēt un biežāk jābrauc. Vienmēr ir atruns, šodien nav laiks, slikts laiks, labs laiks, bet kad ir laiks jābrauc. Un izmantojiet rītdienu. Kaut gan jūs nezināt, kas būs rītdien. Rītdien būs pirmdiena, bet mums rītdien būs piekdiena. Nē, ceturtdiena. Un rītdiena pēc prognozes sola otru vasaras dienu, pēc tam jau atkal paliks rudens. Tā kā jūs to skatāties svētdienā, tad diez kas nav. Tiekamies pie ekrāniem. Un brauksim ķert vēl zandarts noteikti. Jā, obligāti. Lielākus tikai. Bet kaut kad mēs ķērām asarus šodien. Jā. Brauksim ķert asarus un tad arī zandarts. Vēlreiz ar Žeņu un Kvant Latviju. Tieši tā. Čau!